Dabīgi nepacietībā pieteikt pirmās daļas viesi. Kā jau es teicu, paruna ap Spēlmeņu nakti mēs šodien parunāsimies, un teātris ir viena svarīga, bet te pašā laikā sarežģīta lieta, ko dažreiz ir grūti saprast, un to mums palīdz brīdim saprast neviens cits kā teātra kritiķi, ar ko mēs šodien arī parunāsimies. Dāmas un kungi, Silvija Radzobe. Sagaidām ar rabusi. Iekārtojieties ērti. Labi. Jā, tātad šī ir jūsu krūze, šī ir manējā. Labi. Kas notiks, ja es sajaukšu? Nu, es jūs sākšu kritizēt. Labi. Visdrīzāk. Sarunāts. Tā, pirms mēs sākam, es jums vēl gribu atgādināt, mums ir tāda spēle, iespējams jūs esat redzējuši, iespējams nē. Tā ir tāda Šipkevica spēle, Šipkevica seniors. Viņš vadot savu raidījumu ar dziesmu par dzīvi, ik pa brīdim liek lietā kādu citātu. Un ir cilvēki, kas pat spēlē tādu, kas ir fuj, dzeršanas spēli. Ja, katru reizi, kad Šipkevics piesaka citātu, viņi iedzer. Ja, un diezgan esot bijuši pali. Jo tie citāti tādi briesmīgi? Kā lūdzu? Tie citāti tādi briesmīgi? Nē, citāti, nu kā jau citāti, visādi slaveni cilvēki izteicieni. Tāpēc, ja jums kādā brīdī gribās kaut kādu citātu teikt, es jums iedošu vienkārši. Ja, un man arī būs viens citāts, mēs jebkurā brīdī viņu varam izmantot. Ļoti sakarīgs citāts. Es ticu. Kā jau citāts? Kā jau citāts? Teātra kritika, kas tas ir? Jūs tad gribat, lai kādā žanrā es jums atbildu stand-up komēdiju žanrā vai nopietnā? Stand-up komēdiju žanrā lūdzu. Bet nu tādā melnajā. Melnajā? Jā. Tas ir, tā teikt, visaugstāk. Jā. Kritika? Nē, nu, teātra kritika, ko tas... Kritika ir kritika. Citāts. Sakiet, kā jūs kļuvāt par kritiķi? Jo nav skaidrs, kā cilvēks var izvēlēties kļūt par kritiķi. Visu kaut ko es esmu iedomājies, kas varētu būt. Es gribēju būt ugunsdzēsējs, aktieris, nekas no tā nesanāca, bet... Sanāca gan, kā tad nesanāca? Nu, ne tuvu, jo es iedomājos, kritiķis, teiksim, viena ideja, kas man ienāca prātā, ja jums, teiksim, bērnībā, vispār nekas nepatīk. Tad jūs domājat, kas jūs varētu būt? Kritiķis būšu. Bet kaut kas, es nezinu, kaut kas uz to pus, vai ne? Nu, jums vēl nav kādas versijas? Man 100 punkti ir, bet redziet, es jau no jums gribēju dzirdēt, vai jūs izvēlējāties nevis manas versijas. Nu, ko jūs tad gribētu, lai es pasaku, kā es gribēju kļūt aktrisu un nekļuvu, un tāpēc Tiešām! Jūs man tik nesakiet, ka jūs gribējāt kļūt par aktrisi. Jo teātrī visi domā, kā tie, kas raksta kritikas, tie ir caurkrituši aktieri vai režisori, bet tas nav mans gadījums. Nu, pārējiem gan ir, bet jā. Dažiem ir. Jā. Dažiem ir, jā. Es pilnīgi nopietni kļuvu par kritiķi, tāpēc man ļoti patīk teātris. Un man gribējās rakstīt par to un varbūt pastāstīt citiem cilvēkiem, kāpēc tieši man patīk teātris. Jā, nu tā varētu būt atbilde. Tā jums patīk teātris, tāpēc jūs nolēmāt kļūt par teātra kritiķi, Nu, bet varētu teikt, jūs varējāt ko tik vēl nekļūt, ja patīk teātris. Nu, es zināmā mērā arī par šo to citu esmu jau paralēli kļūs. Jā, bet, jo principā jūs tagad apvienojat lietderīgo ar patīkamo. Ņemot vērā, ka jums patīk teātris, jūs tad varat uz viņu visu laiku iet, un it kā tas ir darbs jums. Lielā mērā tā var ja tas ir tāpatās, tas nav varbūt korekts salīdzinājums, bet tāpatās kā cilvēkiem, kam garšo alkohols, ja, viņi kļūst par degustētājiem. Ja, un iztaisās beigajiem ekspertiem, un visu laiku ir viegli zviņģelī. Kā kas? Jo, starp citu, jūs kā kritiķe, jūs pērkat biļetes uz teātri, vai kā tas ir? Nē, man uzaicina uz teātri izrādēm. Nepērku. Bet jūs uzaicina uz visām? Nu, briesmīgi skan, bet uz visām. Briesmīgi skan, kāpēc? Nē, nu tāpēc, ka cilvēkiem, kuriem jāpērk dārgas biļetes, tas var likties tā kaut kā netaisnīgi un kā. Un var vēl pateikt, kāda reizēm ir argumenti, kāpēc aicina kritiķus uz visām, jo viņi neraksta par visām. Bet, lai rakstītu par dažām, ir jāredz visas. Tāds ir mans princips. Lai uzrakstītu par dažām, jums ir jāredz visas. To es ar tā kā citātu varētu piedāvāt no sevis. Jā, mēs šo filmējumu es pēc tam ielikšu Jānim galvā. Tie teātri ir maz, un tie aktieri salīdzinoši ir diezgan maz, režisori diezgan maz. Jūs visus viņus pazīstat personīgi.
Nu, kā tas ir, ka jūs vēl aiziet uz pirmizrādi, pēc tam droši vien maziņš banketiņš pēc tam, ja jūs vēl ar viņām aprunājaties, vispār, un tad aiziet mājās. Ja, bet, kā jūs varat saņemties? Jums, principā, ja es rakstītu kritikas, man visas būtu ļoti laba izrāde no sākuma līdz beigām gulēju. Te katrs kritiķis to jautājumu risina atšķirīgi. Jā. Es risinu pavisam, un tā ir nopietni, kaut gan jums liksies, ka tas joks. Nu. Ja man jāraksta pa izrādi, bet tā izrāde nepatīk, tad es to banketiņu neeju. Cilvēks steidz, viņi netic. Bet tieši tā. Piemēram, Ojārs Rubens saka, tu vakar nebija uz banketiņu, tātad tev izrādi nepatika. Jā, bet taču viņiem tad... Jūs sabojājat pārsteigumu aktieriem, jo tagad viņiem uzreiz ir skaidrs, ka jums nepatika. Vēl viens variants. Droši var iet uz banketiņu, ja izrāda arī nav patikusi, ja nav jāraksta. Jo tad ir pilnīgi brīvs rokas, var runāt, ļurināt, ko vien grib, pienāk aktieris, viņa acīs deg, pasaka, es esmu labs, es viņam pasaku, kad viņš bija galīgi slikts. Pienāk otrs, viņš izdziest, izdziest un aiziet. Viņam acis deg vēl vairāk, es arī pasaku, viņš bija ārkārtīgi labs, ja nav jāraksta. Nu, ja jāraksta, tad nevar iet uz banketiņu, ja izrāda nepatika. Šausmīgi. Kāda jāgiet uz pirmizrādi, tad banketu netiec. Citiem, varbūt kritiķiem ir cita sistēma, man šitāda. Bet pārsteigumu jūs sabojājat. Es jūs, it īpaši tagad, kad jūs esat to publiski izstāstījusi, ja nezināt, es tagad jūsu vietā iet uz visiem banketiem. Jūs pat varat neiet uz izrādi. Ejiet uz banketu. Jo tur tā ir kolosāla iniciatīva. Kolosāli. Jā, un visiem liksies, cik kolosāli, viss patika un viss bez. Vai jūs, sakiet, vai jūs saskaņojat, vai jums ir kartelis kritiķu, vai jūs saskaņojat viedoklis? Ir tāda spēle. Kā jūs to iedomājaties? Nu, tā kā ir spēle labais, sliktais policists. Ja, kad divi policisti spēlē, viens labais, viens sliktais. Vai jūs sazvanaties pēc izrādes, jūs tā izrādes laikā, tur Verhaustīnska, un kas tur vēl viss ir uz vietas, čā. Ko tu rakstīsi? Tu rakstīsi. Tad es, tad tu, ja? Un tad jūs uzrakstat, vai kā? Vispār, nezinu, kas būtu, es atbildētu, ka tā ir. Kaut arī tā nav. Jo, varat neticēt, bet mēs, kad apmeklējam izrādes perifērijā, tad braucot atpakaļ, nesatoties to, ka mūsu attiecības, ne visiem, bet lielākā daļa kritiķiem draudzīgas, mēs autobusiņā runājam par pilnīgi citām lietām. Par parfimēriju, tulbju stādīšanu, detektīvu romāniem un tā tālāk, tikai ne par izrādu, ko nu pat redzējām. Lai? Tieši tāpēc, lai nenotika tas, ko jūs sakat. Un vēl... Jā, bet tas jau, jūs jau nevarat ietekmēt citu cilvēku viedokli, savu viedokli izsakot. Tad kā tā būs tagad? Savācās 10 kritiķi autobusā, uz vienu izrādi Daugavpilī aizbrauc noskatās, kas jau ir ordeņa vērts tādu gabalu testies. Un tad jūs braucot atpakaļ, ja jūs pēkšņi sākat runāt par to izrādi, tad visi uzreiz blociņus ārā. Klausies, ko Silvija saka. Zin, kā nebūs nekas mājās jādara. Kā vēl jums likās? Vai par scenogrāfiju dažus vārdus vēl? Kaut ko. Jāni, un tad vienkārši uzraksta pretēji. Es jums kaut ko pateikšu. Es uz to ļoti ceru. Beigās bija ļoti laba. Bet, protams, jūs žanrā ir visu pārspīlēt, bet neteikšu, kā nav bijis tāda situācija, kur nenoklausās, ko saka citi. Acīm redzam, manā žanrā es nemaz tik ļoti nepārspīlēju. Jūs reiz šitā. Es šitā varbūt stāstīt par to. Jā, ir bieži gadījumi, ka kritiķi noklausās, ko saka citu un uzraksta pirmie citu domas kā savus. Tā. To negribās. Tāpēc. Un ir bijis paklaut tieši tā, kā jūs vēl sakat, bet tā vairs nav tagad. Kā? Noklausās, ko saka viens un uzraksta speciāli otrādi. Tāpēc es sen esmu iemācījusies publiski pirms recenzijas neslavēt tos aktierus, kas man patīk. Jā. Un arī režisors nē, jo citādāk ir bijuši gadījumi, kad viņi tiek pastiprināti, nokritizēti.
Paklau, jūs neesat kritiķis, bet tik ārkārtīgi labi varat sakot uzminēt to, kas notiek. Ja, nu es it kā teicu vispār absurdāko, kas man ienāca prātā pasties, un es esmu tik tuvu. Kā jums liekas, cik daudz cilvēki ieklausās kritiķos? Ja, teiksim, es zinu no savas pieredzes... Ka neieklausās neviens? nē. Es zinu no savas pieredzes, ka, teiksim, saistībā ar kino, cienījamais kritiķis Normans Naumanis, kurš vairs nekritizē vai kritizē cita veida izrādes un filmas. Viņš bija tas, pēc kā es vadījos, vai iet uz filmu vai ne. Dita Rietuma visu kaut ko raksta, un man ir ļoti liels prieks, ka viņai ir ko darīt, bet mums nesapasēja viedokļi. Vienkārši iespējams kāds cits atrod, ka tieši Ditas Rietumas viedoklis ir viņējiem vistuvākais, bet ja Naumans teica, ka bija super, ja Naumans teica, ka nav super, tad es nevarēju uzzināt vai nav, jo es negāju. Kā jums liekas, vai cilvēki sako gana un vai vispār sako līdzi kritikai? Atkal jūs esat uzminējis, jo tāpēc, ka ir katram kritiķim, kurš kaut cik regulāri raksta, ir savi, kā lai saka, sekotāji piekritēji. Un arī tādi, kuri izlasa, ko tu raksti, un tad rīkojas tieši pretēji. Ja tu iesaki iet, tad neiet, ja tu iesaki neiet, tad iet. Jā, ļoti līdzīgi kā jums ar tiem kinokritiķiem, tā ir arī teātri kritiķiem. Un, ko es domāju, vai un cik interesējas, es nedomāju, ka pārāk daudz interesējas. Bet tie ir tādi regulāri interesanti, varbūt arī citiem liekas dīvaini cilvēki, bet tagad, kad biļetes sāk maksāt tik, cik viņas maksā, kas nav lēti, cilvēki vairāk lasa tomēr kritikas. Precīzi. Jūs esat tā kā tas atlaides kuponiņš. Jums var ritīgi ietaupīt naudu. Vienkārši apskaties, kas jums tur ir. Jā, jo visas tās šausmas, ko iestudēt, šis nav jāredz. Taisnība. Tāpēc jūs par to saņemat naudu, jūs arī ciešat. Jā, bet... Tā nauda nav pārāk liela, bet nekas. Nē, kas kuram ir liela nauda? Tieši tā. Paskaties, pujāts spēlē cik teātri un te hops viens lasis un 30 000.